Kas ir Bitcoin Open Interest? Tātad šis rādītājs attiec tikai uz future tirgu, ja? Bitcoin futures tirgu, un parāda noteiktā laika periodā atvērto līgumu kopējo vērtību. Šī vērtība parasti ir izteikta ASV dolāros. Un kā tad aprēķina viņu? Ja? Mēs summējam visus attiecīgā laikā atvērtās pozīcijas neatkarīgi no tā, vai tās ir garās vai īsās, tātad vai tas ir longs vai shorts. Un jo vairāk tirgotāji atver pozīcijas, jo open interest rādītājs pieaug. Un ja tirgotāja pozīcijas slēdz ciet, tad open interest samazinās. Tādējādi tas sniedz mums vispārēju priekšstatu par to, cik daudz naudas ieplūst un izplūst no Bitcoin futures tirgu. Kāpēc ir noderīgi zināt open interest vērtību? Open interest ir noderīgs rādītājs, lai redzētu, cik liela aktivitāte ir tirgu. Ja Bitcoin cena ir tendēta pirms uz augšu, ja šobrīd, un open interest sāk ļoti strauji pieaugt, tas var liecināt, ka tirgs var tūlītās kļūt uzpūties un nestabils, jo tirzniecībā ieplūst daudz jaunas naudas. Tomēr var arī būt situācija pretēji. Tāpēc tas var būt noderīgs instruments, lai identificētu ārkārtēji liels aktivitātes periods, bet tā nevar būt pamatstratēģija. Tātad tu nevari paņemt šo rādītāju, indikātoru un taisīt vaļā vai taisīt ciet pozīcijas. Šo jāuztver kā instrumentu, kurš tev var dot papildus apstiprinājumu tavam lēmumam, pirkt vai pārdot papildus jau tavai esošajai stratēģijai. Piemēram, ja Bitcoin cena krīt, bet finansējuma likmes, jeb funding un open interest pieaug, tas var liecināt par to, ka daudz tirgotāji mēģina izpirkt šo kritumu. Un ja traderis ievēroja šo aktivitāti, tas var palīdzēt pieņemt lēmumu. Tātad tas var palīdzēt tev pieņemt lēmumu, veikt vai neveikt darījumu. Skaidrs, ka, protams, ja pircēja aktivitāte ir stipri pieaugusi pirms tajā momentā, kad Bitcoins krīt, tas nebūtu neliecina, ka Bitcoins neturpinās krist. Tas tik liecina to, ka arvien vairāk cilvēki sāk interesēties un izpirkt šo kritumu. Iespējams, ka moneymakeram ideja kopā ar visiem uz augšu neiet, bet vēl, teiksim, uztaisītu vēl uz leju, ja? Un tādu pieņemsim apgriezties, bet mēs redzam to, ka šobrīd tā aktivitāte ir pieaugusi. Un šajā te grafikā, ko mēs šeit redzam, ja tad ir Bitcoin Open Interest rādītājs, šis ir sites lookintoBitcoin.com, šo var apskatīties bez maksas, tur arī ir maksas dažādi pakalpojumi, bet, pieņemsim, šo mēs redzam, šeit ir no 1. jūlija 2022. gada, kā melnais ir Bitcoin cena, ja, šī melnā līnija ir Bitcoin cena, kā ir staigājusi. Ko tad mēs šajā grafikā varam, pieņemsim, redzēt? Mēs noteikti un konkrēti varam redzēt, ka šobrīd, lai arī cena ir pašā augstākajā punktā šobrīd, Open Interests nevienā biržā, šeit ir norādīta Binance, Bybit, BitMEX, OKEX, nav maksimālā, teiksim, robežā. Ko tas izsaka? Izsaka to, ka cilvēki, lai arī cena ir maksimālā robežā, joprojām vēl laikam līdz galam netic, ka mēs esam augšā. Šobrīd tīri skatoties šo rādītāju, var šo te secināt. Un tādā veidā, ja tavā stratēģijā ir kaut kādas papildus rādītāji, tad tu vari šo te ziņu izmantot. Jo tātad šobrīd šis te rādītājs nav maksimālā robežā, kaut gan cena Bitcoinam ir maksimālā robežā. Un piemēram, mēs te kādreiz varam redzēt, mēs arī tāpatās varam redzēt, ka vismazākais interest rates bija tad, kad cena bija jau nokritusi, kā mēs šeit redzam, 16,000, 17, un vienmēr likumsakarīgi, ka šis te minimālā vietā esošais interest rates, pēc kura, kā mēs redzam, Bitcoins tomēr atlec no tiem 16-17 tūkstošiem, ja bija laikam lielākā panika, sāka iet augšā, un tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Un otra zemākā vieta laikam bija šeit, kad Bitcoins bija kārtējo reizi jau nokrits uz 26-27 tūkstoši, arī interese samazinājās, tātad šāds te bedrītis, kā mēs redzam, notiek, un tāpatās ir interese ir augšā. Skaidrs, ka, protams, to var arī mazos timeframe'os skatīties, lai, piemēram, varbūt tos ar skalpingu, kā papildus, kā papildus. Šeit neiet runa, ka tas ir, interese ir kritus, tātad drīz iesim uz augšu. Tas, protams, nevienmēr
tā būt, bet šis indikators ir ļoti interesants. Es indikators vispār nemīlu un neizmantoju, bet šis indikators ir no tiem, kas parāda kaut kādu esošu situāciju tirgu. Ja? Piesekojiet Facebookam, ja? Ir M&Trade Pro lapa, šeit es arī izvietoju kaut kādas lietas un video, un arī papildus varēsiet uzzināt par dažādiem eventiem. Nu, un, protams, kā vienmēr aicināšu pievienoties arī Telegram kanālam. Ok, tiekamies nākošajos video, aplūkojiet profilā iepriekšējos video, kur arī ir noderīga informācija. Čau, čau!